15. janvārī notika sociālā tīkla Facebook konference, kurā tā pamatlicējs Marks Zukenbergs prezentēja jaunumus, kuri gaidīs Facebook lietotājus turpmāk. Viens no tiem ir funkcija Graph Search, kas ļauj lietotājiem izmantot labāku iekšējo meklēšanas sistēmu. Tā ir iespēja sociālā tīkla ietvaros meklēt informāciju gan draugu, gan citu lietotāju vidū, balstoties uz datiem, kurus lietotāji ir publicējuši sociālajā tīklā. Tehnoloģiju entuziastiem, kuri vēlas savās rokās turēt Google Project Glass, vairs nebūs jāgaida ilgi. Drīz vien Amerikas Savienotajās valstīs, Sanfrancisko un Ņujorkā atradīsies Google Project Glass attīstīšanas stacijas, kurās varēs apskatīt šo jauno Google produktu – brilles. Šajā pasākumā tehnoloģiju attīstītājiem būs iespēja palīdzēt Google inženieriem Google Project Glass attīstības procesā, jo Google brīļu galvenās funkcijas būs iespēja filmēt video, uzzināt jaunākās laika prognozes un redzēt jaunas ziņas no saviem draugiem. Kompānijas Google pārlūkprogramma Google Chrome ir guvusi atjauninājumu, kurš pašlaik funkcionē beta versijas testa režīmā. Viena no funkcijām, par kuru Google Chrome veidotāji ir padomājuši, ir automātiska papildinājuma atslēgšana, kas palielina pārlūkprogrammas darbību. Otrs papildinājums ir Web Speech API, iespēja veidot aplikācijas, kas reaģē uz balsi. Balss atpazīšana ļauj diktēt e-pasta ziņu vai spēlēt spēli, kurā spēles tēlam komandas tiek vienkārši nosauktas.